Visiem uzmanību. Nav svarīgi, kāds tev ir amats, kur tu dzīvo, kāds tev ir vecums. Protams, no 18 gadiem. Es aicinu visus pievienoties manai komandai. Tā es tūlīt mazliet piesēdīšu, kur nepūš tā vējš, lai mūs netraucētu. Draugi mīļie, kā jau es teicu, jūs man esat pati labākā auditorija, pati mīļākā, kur es ļoti augstu cienu, un es padalīšos ar saviem jaunumiņiem. Man vakar telegramā ienāca veseli 5 cilvēki. Es viņiem visu parādīju, kas viņiem bija interese. Viņi noklausījās video zvanus un paprasīja vēl šādas tādas tur dokumentiņas parādīt. Jā, tas viss mums ir pieejams un nav problēmas. Un šorīt no rīta mazliet atkāpšos. Pirmais, kad es pamodos, ziniet, kāds man ir parādījies niķis, ja to tā var saukt. Es uzreiz ķeros klāt pie telefona. Man tas projekts ir tā ierāvis. Man te viens sunītis pienācis, jā, viens meitenes sunītis, jā. Vienmēr sakot, man šis projekts ir tā ierāvis, un man ir palikusi atkarība. Jā, tiešām tā kā bērniem no telefona, no spēlītēm, man no šī projekta ir parādījusies atkarība. Man gribās tur iet iekšā, man gribās tur dalīties, stāstīt. Kā jau teicu, mēs viens ar otru tur komunicējam. Man tas ir tā kā tāds azarts. Lūk. Un šorīt no rīta, kad es iegāju savā telefonā, es redzu, man 2 cilvēki ir uzaicinājuši, lai es viņus piereģistrēju. Šorīt no rīta 2 gabali jauni ir manā komandā. Tas ir pasakaini, kad cilvēki tiešām redz, kad mums tā dzīves peļņa nav tik izvēlīga. Mums nav iespējas strādāt, cik tu stundas gribi, tāpatās kāpēc tu tik nopelnīsi. Bet šeit nevajag nekur iet, ne augstumā, ne salā, ne sniegu, ne lietu, nekur. Mājās sēžot. Un cilvēki var nopelnīt. Tā kā, draugi mīļie, 2 cilvēki jauni ir manā komandā klāt vēl papildus. Es esmu bezgalīgi priecīga, protams, par tiem, un es esmu bezgalīgi priecīga par to, ka viņi tik ātri saprata. Un viņi saprata, ka šeit nav krāpnieki. Ka šeit viss ir redzams, šeit visu var paskatīt. Kā jau es vakar teicu, jūs ar savām acīm varat redzēt, kā notiek jūsu peļņa, kā viņa pārvietojas no jūsu matricas uz jūsu kabinetu. Te viss ir redzams, te neko neslēpj. Un šie 2 cilvēciņi to ir sapratuši. Tā kā, draugi mīļie, es vēl joprojām nespēju atgādināt, domājiet, jā, un nākat pievienojieties, jūs tiešām nenožēlosiet. Manam priekam nav beigas. Tiešām tā komanda papildinās ar katru dienu. Tad vēl, ko es gribēju teikt. Man vakar uzrakstīja sieviete, lai es atsūtu reģistrāciju par kompāniju.
Ja jūs man jautājat, tad lūdzu izlasiet. Jā, sāksim jau ar to. Otrs. Manā TikTok profīlā neglabājās kompānijas dokumenti. Tad jums ir jānāk telegramā, un tur es parādīšu. Bet ja jūs jautājat, izlasiet manu atbildi. Tad bija viens čuģiks, savādāk es viņu nosaukt nevaru. Man raksta. Es visu jūsu video laiku esmu nogulējis. Tas bija pa daudz garš. Bet es tomēr gribu iet un mācīties. Ziniet, es smējos kā kutināta. Nu, kurš šitādu te murgu var rakstīt? Un jauns puisis. Tā kā es ar jums dalos visā, kas man ir jauns, jo jums es uzticos vairāk nekā kādam citam, jo jūs man esat vislabākie. Nāk cilvēki no dažādām valstīm, jā. Ir liels cilvēku pieplūdums, jo es nezinu, kā citās valstīs, es varu spriest tikai pēc mūsu dzīves. Nu, tā kā mēs esam pēdējā nabadzīgākā valsts, mums jau te var redzēt, ka nekā laba nav un nekas labs nav gaidāms. Nu, ir šis 21. gadsimts, interneta gadsimts, jā. Un viņš straujiem soļiem iet uz priekšu. Atpakaļ viņš vairāk neies. Un cik nav garantija, ka mūsu darbvietas aizņems roboti? Ka mēs vispār paliksim bez darba, jo mēs tur vairāk nebūsim vajadzīgi. Ko tam mēs darīsim? Un šī vieta, šis ir tas drošības spilvens, uz kuru jūs varēsiet paļauties, ka jums nāks peļņa, ka jūs pelnīsiet. Ka jums nevajadzēs iet bezdarbniekos, jums nevajadzēs iet uz dažādām haltūrām. Jūs nemeklēsiet kaut kādu no bezizējas izēju, bet šeit ir droši, ka jūs šeit pelnīsiet. Protams, vajag gribēt. Nu, un kā jau atkārtošu, teicu, nevajag baidīties. Jo tie cilvēciņi, kas tagad man ir 2 piereģistrējušies, ziniet, viņi man rakstīja ārprāts, kāds man bija bailes, kur es tiku un kas man te tagad sagaida. Jā, viņi arī tā man goda vārds rakstīja. Jo nezinot, kā te pelna, kā te kaut kas notiek, kā viss veidojās, mēs nevaram neko secināt. Pilnīgi neko, jo mums ir neziņa. Un mēs neko nesaprotam. Tad arī viena meitene, kas ļoti aktīva, tiešām ļoti aktīva un pieļauj domu, ka viņa arī nāks. Viņa noklausījās no rīta un vakarā video zvanas, un viņa man raksta, Ināra, bet es neko nesapratu. Bet tas ir normāli, tas iesākumā bija pilnīgi normāli. Jo tāpēc ir domāti mums šie video zvani, lai cilvēki klausītos katru dienu, lai klausītos atkārtojumu. Lai redzētu, lai saprastu, kā strādā šeit matrica. Tāpēc ir jāmēģina un jānāk un jāklausās. Tā kā tie visi aktīvie cilvēki, tikai aktīvie un nekādi divādi sēdētāji, nākat, mēģināsim, es jums palīdzēšu. Un paši pārliecināsieties to, kad, jā, šeit ir iespēja. Šeit ir ļoti liela iespēja. Tad, vai piemirsu, jā, ir arī manā draugu lokā cilvēki, jā, kas arī zvana man uz privāto numuru un prasa, nu kā iet un kas un kā. Es arī gribētu mēģināt, bet maniem draugiem daudziem nav krievu valoda. Šeit ir saziņa tikai krievu valodā. Jo par cik šī ir starptautiska kompānija? 58 valstis.
Jūs iedomājaties, kāds apjoms cilvēku šeit apgrozās. Un te ir ļoti daudz spīkeri. Te katrs cilvēks, kas jau ir partneris, tā sauc tos cilvēkus, kuri piereģistrējušies. Viņiem klāt nāk jauni un jauni cilvēki. Un tā tas loks paplašinās. Un tā viņš arī veidojās no katra jauna atnākušā cilvēka. Vēl ko gribu piebilst. Ja kāds domā, kad bet es taču esmu izstaigājis visu internetu. Neko izņemot piramīdas un lahatronas es neesmu redzējis. Pirmkārt, lai spriestu pa mūsu kompāniju, ka tā ir piramīda. Atkārtošos, ir jāpārliecinās. Jo mums nekas kopīgs ar piramīdām nav. Pilnīgi nekas. Tās ir divas dažādas lietas. Mums kompānijā kā tādā naudas nav. Nauda šeit nāk no cilvēka pie cilvēka. Jo tādā veidā no saviem cilvēkiem mēs veidojam savu komandu. Tikai savu. Un jūsu cilvēki, kas atnāks, veidos savu komandu. Un tā pa aplītim veidojās šis lielais kompānijas daudzums. Jo te ir mežonīgi daudz cilvēku. Tiešām mežonīgi daudz. Vai kas man vēl bija, ka es neaizmirstu pie viena jums vēl padalīties? Jā, par to atkarību. Par to es jums gribēju pastāstīt. Jā, man ir atkarība. Man laikam būs jāiet pie doktora. Bet tā ir peļņas atkarība. Tā ir cilvēku piesaistes atkarība. Jūs ziniet, ieejot telefonā, es uzreiz spiežu uz Telegramu un skatos, kas man jauns ir atnācis. Un tā kā es vakar ieraudzīju 5 jauniņos, es domāju, pat uzsprāgs telefons. Tā kā cilvēkiem ir liela interese, cilvēki ļoti interesējās, kā var iegūt papildus ienākumus. Jo iesākumā tas būs tikai papildus ienākums. Un tad, kad jūs pārliecināsieties, ka jūs varat paļauties uz šo peļņu, ka jums ar šo peļņu pietiek, tad jūs droši varat iet prom no algota darba. Ātrāk gan es neieteiktu. Jo vajag iemaņas. Tas prasa laiku. Vajag pieaicināt cilvēkus. Tas arī prasa laiku. Tā kā nesteidzieties skriet prom, bet vispirms pamēģiniet. Paskatieties, ir daudzi, kuri ir aizgājuši, kuri sapratuši, ka tas nav viņu. Viņi ir sapratuši, ka viņiem nekas nesanāks. Un iemesls tam ir tikai viens. Cilvēki negrib. Viņi ir pa slinku. Viņi ir pa slinku kaut ko uzlabot savā dzīvē. Viņi ir pa slinku kaut ko mainīt. Ne uz slikto, bet uz labo pusi. Tā ir katra izvēle. Katrs ir sava likteņa kalējs. Jo šeit aiz rokas mēs nevienu nevalkam. Mēs nepiespiežam. Tā ir jūsu izvēle. Un ja jūs izdomājat un tomēr noriskēsiet, jo šeit arī vajag noriskēt, priekš sevīm noriskēt. Vai arī pierādīt tikai sev, kad es to varu. Neklausoties neko apkārt, kur tu lien un kam tev tas vajadzīgs, atkal kārtējās tur muļķības un kas. Tikai sev pierādīt, kad es to varu. Jo kāpēc ne? Mums ir miljonus pensionāri, kuri arī savā laikā ir baidījušies
Tāpat kā mēs visi. Un ko viņi panākuši ir? Nu, pasakainus rezultātus. Nu, man liekas, ka tā iedzīvotāja grupa mūsu projektā laikam pelna visvairāk. Jo tāpēc, ka viņiem ir vairāk brīvs laiks arī, un viņi ir neatlaidīgāki. Es tā domāju, ka tur ir tā atšķirība arī. Viņi nav slinki, viņiem ir bijis mērķis savā laikā, kuru viņi ir nosprauduši, un šo mērķi viņi ir piepildījuši, un viņi pelna. Tā kā jebkuram, kurš grib kaut ko mainīt, kurš grib kaut ko vairāk sev atļauties, bērniņiem atļauties, nākat, mēģinat. Es neteikšu uzreiz, ka sanāks. Es neteikšu uzreiz, ka nāks miljoni. Tā nebūs. Kā teicu iepriekšējos video, šeit 1000 no gaisa nekritīs. Šī nav tā vieta. Un ja tie, kas domā, es piereģistrēšos, gan ja man tur kaut kas sanāks. Nē, draugi mīļo, tā nestrādā šeit. Šeit ir jāmācās. Kā teicu iepriekš, 1 stunda dienā jums katram pietiks. Jo arī tie paši video zvani, kas mums notiek, viņi ir tik noderīgi, jo viņus vada mūsu, kā lai saka, labākie spīkeri, kas šeit strādā jau vairākus gadus, kuriem pieredze ir unikāla. Jo šī pati kompānija, šis pats projekts ir unikāls. Un viņi vada šos video zvanus, viņi dalās ar savu pieredzi. Viņi rāda zīmējumus, kā strādā matrica, kā viņa pelna. Visu sīki izstāsta. Un ja viņu paklausās vairākas reizes, nu pieņemsim 3, 4, kā maniem jaunajiem partneriem, kas atnāca šorīt no rīta. Viņi noskatījās, es pati redzēju, no rīta un vakarā, un pieļauju domu, ka viņi vēl paklausījās atkārtojumus, un viņi pieņem sev lēmumu. Tā kā mēģinam, nebaidamies, galvenais nebaidamies. Un es ceru, ka jums visiem sanāks. Jo kāpēc ne? Jūs man esat unikāla auditorija. Unikāla. Nu, kāpēc, lai jums nesanāktu, lai jūs būtu tikpat unikāli arī manā komandā? Tā kā gaidu jūs telegramā, jūs jau noteikti zinat, kā pie manīm pievienoties, bet atkārtošu. Vējiņš pūš. Blakus manam video aplītī ir profila bilde. Tā ir mana profila bilde. Uzspiediet uz to. Jums atvērsies Telegram lapa. Un apakšā ir rakstīts Telegram ar manu lietotāju vārdu. Ievadiet to, un jūs nokļūsiet pie manīm Telegramā. Un, draugi mīļie, kā jūs nokļūsiet? Es jums uzreiz pēc jūsu vēlēšanās, pēc jūsu uzdotiem jautājumiem, kas jums interesē sākumā, sniegšu precīzu atbildi. Tā kā uz tikšanos, draugi, Telegramā, lai jums jauka diena, lai saulīte jums dod garstāvokli un tiekamies!